draugu ciemiņu. Auces novada domas priekšsēdētājam Gintam Kamīnskas kungam un Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai. Aplaudēt drīkst. Un baloni lido gaisā. Nu, laipni aicināti visi jaunajā stadionā. Kur nav augsts samots? Viņam nav augsts samots. Par to mēs Aucē noteikti varam būt lepni. Mēs varam būt lepni par to, ka šis projekts ir realizēts arī ļoti, ļoti īsā brīdī. Un tagad tā iespēja, lai ne tikai skola, kurai ir jaunā sporta programma šogad sāks darboties, bet arī pilsētas novada iedzīvotāji varētu izmantot šo laukumu, šo segumu, šos grozus, vārtus, visu, kas šeit ir. Un vakar runājot arī ar puikām, es sapratu, ka tiešām tas ir labs. Paldies Lauka atbalsta dienas Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei un pārvaldes vadītājiem Viesturam Reifaldam. Zemnieku Dobele, vīriem, komandai un direktoram Mārtiņam Maksam. Lūdzu. Protams, ka par šādu paziņojumu mēs esam priecīgi, lepni, gandarīti, un laikā, kad valstī runā par krīzi un kad valsts cīnās ar krīzi, laikā, kad līdz jauna mācību gada sākumam ir atlikušas 2 nedēļas, Auces novads un Auces vidusskola ir ieguvuši šo brīnišķīgo multifunkcionālo sporta spēļu laukumu. Labdien, visi lieli un mazi! Auces pilsētas un arī novada ļaudis. Mums ir tiešām liels gods, ka mēs varējām piedalīties kopā šī projektā ar Auces novada domas priekšsēdētāju Gintu Kamīnski, jo es domāju, ka tikai viņa enerģijas, nepārspējamo ideju un uzdrīkstēšanās dēļ ir tapis šis lieliskais projekts. Un, lai atbilstoši šim laukumam arī izskatītos, Seibanka dāvina skaistas cepurītes, kas ļoti labi pieskaņotas pie šī zaļā laukuma. Lai visiem veicās, esiet sportiski, un man tiešām ļoti liels prieks, ka Auce ir ņipra, maza un skaista sakopta pilsēta. Labrīt, aucinieki! Dobeles novada ļaudis noteikti kopā ar mani priecājas par jūsu skaisto sporta būvi. Un mums liekas, ka ja Dobelē ir halle, tad jūs arī esat pelnījuši pēc kāda neliela laika arī halli. Un noteikti šis ir pamats tām domām un halles celtniecībai. Gandrīz kā Latvijas basketbola izlasē. Mīlēsim dzīvi šo dzīvi, dzīvi, kas dodā, lai dzīvojam to. Mīlēsim dzīvi šo dzīvi, dzīvi, kas dziesmu mums dod.
Mīlēsim sauli šo sauli, kas mums ir dotā, lai sargājam to. Mīlēsim sauli šo sauli, sauli, kas spēku mums dod. Nav ceļš zem pūra, dziesmu negribā lādē. Nav ceļš zem pūra, lai citiem tāpien. Nav ceļš zem pūra, tik jānos, lai citiem to. Lai ārgrībā dziesmu skanus krīs, lai ārgrībā dziesmu skanus krīs. Labdien! Labdien, cienījamie aucinieki, viesi un sportisti! Man liels prieks sveikt jūs Vaņotas novada vārdā un Vaņotas vidusskolas vārdā, arī Vaņotas jauno handbolistu un jau pieredzējošo handbolistu vārdā ar tik jauku un starptautiskiem standartiem atbilstošu laukumu atklāšanu. Es gribu dāvināt šīs divas basketbola bumbas, lai viņas arī nav no ādas, bet viņas ir piemērotas šim laukumam. Un humoram sakot, Laurim būs iespēja iemācīt savu kundzi Indru no pirmā metiena iemest grozā tad, kad jūs uzcelsiet lielo halli. Labdien, aucinieki, viesi un vispārējie. Tā kā man bijusi ilgstoša sadarbība ar šiem abiem skolotājiem, kas no sava sporta veida tapuši pa handbolistiem, un lai kāda mūsu nākotne nebūtu, es ceru, ka joprojām viņu rezultāti būs tā kā vienmēr ļoti augsti, un dāvinu šo maisiņu ar mazām bumbiņām. Liels paldies Sabuļu kungam, kā savu orķestru. Paldies meitenēm, kas te dziedāja un dejoja. Paldies Lilitai Zāmelē, viņa ir šeit, ja nav, es nezinu. Lilita, tu kaut ko esi, tas ir kultūras nama, jeb kultūras centra vadītāja, kas man palīdzēja ļoti daudz diploms nākošajiem pasākumiem, kas turpināsies šajā dienā. Rutai Janūzei, mūsu mūziķei un kultūras dzīves skolas vadītāja, paldies. Mēs pateiksim viņas vīram Ilgonim Janūzim, kas te visu laiku murkšķi. Tā arī domas priekšsēdētājam paldies, paldies direktorītei, paldies tiem, kas filmē. Neaizmirstiet mums arī kādu diskatīti iedot, lai mēs arī pēc tam varam redzēt, jo mums kaut kas savu filmēšanu nogāja greizi.